Četrnieki, tie, kas ir dzimuši 4., 13., 22. un 31. datumā. Tie ir cilvēki ar tādu ļoti spēcīgu iekšējo kodolu, fiziski spēcīgi, izturīgi, vairāk vīrišķīgi, un ja tās ir sievietes, tad viņas arī ir vairāk ar vīrišķo enerģiju, ļoti valdonīgas un tiecas arī citus komandēt, pakļaut un sekot tātad noteiktai kārtībai. Viņi pieņem vienmēr tādus pārdomātus lēmumus, arī kritiskajās situācijās vienmēr saglabā šo te savu stabilitāti un pašpietiekamību. Savukārt mīnusā viņi izpaužās tā, ka, neskatoties uz to, ka viņiem jau tāpatās patīk strādāt, viņi pilnībā sevi atdod darbam un rezultātā viņi nespēja atgūt tātad savus spēkus, neskatoties uz viņu šo te spēcīgo arī enerģiju un izturību, jebkuram cilvēkam ir vajadzīga atpūta. Un šie cilvēki nemāk īsti atpūsties, jo viņi pilnīgi visu savu uzmanību velta darbam. Viņiem patīk arī kontrolēt citus, neusticās citiem. Un viņiem ļoti svarīgs tieši šīs te materiālās lietas, materiālās vērtības, kam viņi pievērš ļoti milzīgu uzmanību. Viņiem patīk vara, un viņi tiecas arī ļaunprātīgi to izmantot savā labā, lai gūtu savus labumus, un tāpēc viņi arī mēdz būt arī despotiski attiecībās ar citiem. Viņiem ir mīnusā problēmas attiecībās ar tēvu bijušas un arī tad vispār vīriešiem kā tādiem, un sievietēm savukārt tas rada problēmas arī veidot labas partneru attiecības, jo viņu šī spēcīgā enerģija, viņas tiecas pakļaut vīrieti sev, tad ar savu šo te enerģiju nospiež, un rezultātā viņas pievelk sev vājus vīriešus.